No, sveiki visi, kas skatīsies kanālā. Kanālā sveiki. Jā. YouTube kanālā, nevienā citā. Tur iekšā māja ir. Tur nekad nekā nevarēja atrast. Tas lauks. Es te staigājis, bet kādu 5 gadu atpakaļ. Te bija diezgan labi tie atradumi. Nu, palasīts ir. Vienīgi tagad zeme sastāvējusies ir, varbūt kaut kas palicis. Nu, tā te īstās, ja ne, te brauks. Uz vienu pārkāpstīsies. Bijušo tagad tur tāda mēslaina. Nu, tur kamerā, tur tas vecais lauks, viņš kā 300 gadu vismaz tur apstrādā. Te kaut kāds kaut ko varbūt atradis no priekiem pielaidis bikses. Tas signāls blakus tām pielaistajām biksēm bija. Kur te palika? Karāns kaut kāds. Tie signāli tādi, viss jārok. Nezinu. Krāns, tā piesprauda bijusi zillieta vai nav redzams stiprinājuma vietas. Tagad tāds vēsāks paliek jau. Cimdi vienmēr neņemšu nost. Rotājums. No. Kā man koļi rakstīja, atkal kaut kāds karot novicis. Nu, cer laikos līdz to karoti. Pēc šitām var atpazīt. Nu, pīls ar čaulām te visādā. Tā kā lauks vec, ja nezinu, tad te fiks no šajienas kopjās prom, tāpēc, ka te nogurdini, jā, tie automātās čaulītes mazās. Māja īstenībā blakus te pavisam. Tur iekšā, cik es iegais, tur nekad nekā nav. Signāls vājš bija, cik tas dziļums. Varbūt strūns, varbūt kaut kas interesants. Nu, īstās pēc jostētas aizsprādzējumais. 5 pie savu melnais klāt. Pēc viņš varbūt bija tāds nesauža. Es ar vienu roku normāli neataisīšu. Tuvīt notīrīsim, apstīsimies. Nu, tas ir otra puse, nezinu. Kaut kur bijis piekarināts. Kas te virsū. Nu, viņš uzmanīgi jānomazgā. Šits no dzēvoša. Nezinu, vai zirgam rotājums bijis. Nu, veca lieta. Redzams, ka veca. Šo uzmanīgi jānotīra. Nesabojā. Šis skanēja, melnais viņa bojāja to signālu. Nu, kā teica, ka vieta veca. Jā, tas zīmolgredzena gals. Nu, mīris pats. No gredzena tikai tā priekš palikusi. Nu, šī laika perioda monētslāps. Varbūt kāda vēl palikusi. Nu, šis kā atradums tik vien, ka ja zin, kas tāds ir. Gredzena te visu. Nu, te ir pat zemākā vieta. Te. No otras puses traktors zem apstrādāt, te uz šejienu viss tiek vilkts. Nu, signāls bija, skatieties, kāda keramika. Krūze saplīsusi. Holandiešu
Tas raksts, nu šis jaunāks izstās. Tas princips tāds. Kaut kur melnais signāls pamekojuši. Nav jēgas filmēt. Šito loģiski viņš pats parādījās. Nu, starp čauvītēm. Pirmā monēta laikam. Pēc santīm izstās. Jā. Kāds gads. Nevar ieraudzīt. Redz, paliek švakāk. Nu, tas nav pirmajiem 20 gadu jābūt. Kaut kāda paplāksne. Kaut kāds ornaments te pat virsā. Poga bijies. Stiprinājums. Nu, apkārt. Vaņaks. Bēru poga laikam. No, moldu. Nav skaisti izstās, bet man liekas, ka būs mirusi. $15 kapeiku rāmī laikam. Nu jā. No, nekas īpaši. Izstāst baigi daudz sološi. Tas nav. Varbūt, ka viņš ir vecs, bet tas ir bronzas gabals. Neko darīt. Nav dzirdams signāls. Pusmetru. Domāju, kas te ir? Te ir karša. Loģiski viņš skan. Tur vēl. Labi, izrakšu kopā, te parādīšu. Tāda iela, es domāju, gan jau kara laikā te baigi labi bija slēpties. Tad viss ir sašķūrēts. Vairāk nekā nav, domāju, varbūt kas cits bez čauvām, nē. Šeit tās puļkas. Tās, kam gali tās metīs atpakaļ un bedra aizraks viss lietas. Varbūt blakus kaut kas ir. Beižpūši. Tādā tā kā buļodā pa vidu. Tā bija normāli. Kādu laikā slēpties. Nav aiztaisīt cietās bedres. Es domāju, te bija, nezinu gan, nepētīja, kas tur stāv. Uz galiem te zem apšaudas tikuši tie čaļi ir, tāpēc jau tās blakus tās no šāvņiem, kas ir tās lentītes tās. Nu, nezinu, kurš sēdējis, padomu karavīru vai friči, ap divi te bija, bet nekā cita te nav. Šeit tas te pēc izskata padomu monēta. Skanēja arī viņa čāblīgi. Nu jā. Rāmī kaut kas 20 kapeikas pēc izmēra. 1955. Tik to redzēt, te skola agrāk bija. Pirms kara laikā sabombardē. Domāju, skolnieku naudu jāpamet. Kaut kādā es atrads. Kas tā tāda ir? Es neredzu. Droši vien, ka santīms ir, kas tev būda. Tā te ir. Tas ir vāks. Lietas sāk līt. Šitā skola, viņa ražīgāk visu dienu nostaigā struntu un neko atrod. Misiņu. Šito jau nevarēju vairāk nofilmēt, bet tas ir, ko vēlos, es pa gaismu viņu nevaru atrast. Tā ir 5 kapeika pēc viss spriežot. Un tā mala man izstās, viņa jau vecā ir. Tāds skolnieks viņš bijis
tiem laikiem oligārks. Nu, vāksa. Nu, es nevaru saredzēt, ja tur man nav redzi, kāds tas gads, bet es zinu, ka tā ir vecā tipa vēl. Tas nav bilons, tas sudrabs. Nu, vēl tur kaut kāds. Nu, šito, ja tas jau izrādītos zelts, tad jau būtu vispār krūta. Tas dzeltens bija. Nu, kaut kādi tie 1 centīmi. Nu, tas skoliņa veca, es saku, viņi tikai beidz pastāvēt. Tā nekādas padomu kapeikas. Ja, nu, pēc tam, ka tur, bet nu šitas ir fantastika. Tur pa gaismu nevar atrast pa tums, tur vēl šitie rugāji tādi normāli. Jābrauc pa dienu. Pa dienu jāmeklē, nevis pa nakti. Pa dienu atbraukšu un štrunku ko atradīšu. Nu labi, te redzams aptuveni pīpi to vizuāli. Kaut kādas monētas 4 atradu un šito balto. Es redzēju, ka balts tikai, jā, bet nu, tā pačām bija dublis no, es domāju, tur bezcers, jā, jau tumši. Bez 10,6. Nav jau nezinu, cik vēlas. Gaismas labāst vairāk. Nu, tad apsīsimies pie gaismas. Nu, katrā ziņā dēļ šitā baltās viena, jā, viņas tik reti mūsu pusē. Toreiz tā liela nauda bija. Skolā kaut kur. Tas jau bija tāds, varbūt, jā, uz vecumdienām. Pirmās 5 klases gribēja izglītību dabūt. Nu, tad tiekamies pie gaismas. Nu ko, gaisma laikam rudens dienā nevar sagaidīt ar mākslīgu apgaismojumu pieslēdz vai kaut ko redzēt. Jā, kas te atradumiem. Nu, šito pirmo atradu 28. gada. Nu, mēģināsim šeit tā. 1 centīmnieks, šie 2,35. Tos tajā skolā jau atrada. Skolā vēl šo monētu atrada 40. gada. Tā skola interesanta. Jā, viņa sen pastāvējusi, jā, agrāk tas apgabals bija apdzīvots, bet karš un izsūtīšana 49. gada uztaisīja viņu par tādu neapdzīvotu absolūti. Tas, ko šo rādīja, jā, nu, bronza, jā, grūti spriest, nekāda baigā šeit nav tehnoloģija, jā, bet ja jūs atrodiet tādu baltā krāsā, tad tā varētu būt 12. gadsimta sudraba nauda, jā. Taisīja arī tajā laikā no bronzas, bet es saku, ka nu, šo varēja jebkurā laikā uztaisīt. Ja? Tā forma stipri līdzīga ir. Un tas tur tāds strautiņš garām iet, nu, viņš var būt vecs, viņš var būt pazaudēts, ja, kolhoznieki, ja, kaut kāds izsviests, bez sajēgas. Ja? Nu, šī zirglieta, ja, stiprinājuma vietas. Kaut kur. Bet, nu, primitīvi uztaisīt arī varētu būt nepavisam jauna. Nu, kas te? Šis. Jā, tas ir lauva. Es jau teicu, ka es viņu notīrīšu. Nu, tad zirgam nebūs, jā, nevar būt, jā, zin, vai tur govī, jā, mana mīļā gotiņa gauja, jā, tagad būs lauvenīta maija, jā. Tā nebūs, jā. Tas ir cilvēkam jostē bijis, jā. No šeit ir metālisks. Es atcepies, nu viņam tā vērtība tur nekāda, jā. Nesāk tīrīt. Bijusi jostiņa. Jā, tad sāķis ir aizāķē. Šitā ir tā otra puse. No, tas ir kaut kāds 18. gadsimts visdrīzāk.
varbūt jaunāks mazliet. Kas interesants, šī monēta. Nepavēlt, es teicu, ja, ka viņi sapriecāja. Man ir 10 kapēka atrast 1811. gada. Viens no pirmajiem tur pūgas gads atpakaļ video. Tā esi, jā. Viņas parasti ļoti nomirušas ir, ja, jo tā kantīte, ja, ko es teicu, ja, tā kantīte pasargā profilu no nodilšanas, ja, es runāju apkārt par to maliņu. Nu, viņi tādi simboliski, ja, zemā profila, viņa monētiņa ir, un tādēļ viņi arī nodilst, ja, sudrabs 868, ja. Viņam augsts sudrabs saturs ir, pēc tam tie nākošie cēri, viņi jau sāk blēdīties, jā, kā saka cilvēkiem. Kā saka, krieviem ir tāds čerņi, jā, melnajiem. Melnajiem tas ir domāts zemniekiem un kalpotājiem, jā, ka tiem nevajag, jā, tur tā, ja bija cēra portrets virsū, tad tā bija nauda, jā, bet šeit tāds 5 kapeikas. Nu, pieaugšu fotogrāfiju, cik viņas sver, piemirst nosvērt. Nu, jāsver ir 1,03, jā, 1 grams rupi sekot. Šī salīdzinoši labi saglabājusies, jā, tas liecina, ka tā skola tur ir sen jau bijusi. Jā, un man jau interesanti bija, ko pa tādu 5 kapēku, kā es tur teicu, ka liela nauda varēja nopirkt. Viņa arī ir salīdzinoši liela nauda, ja. Tas skolnieciņš, kas pazaudēja, varbūt tas bija skolotājs, ja, tas bija salīdzinoši kreņķīgs, jo tā monētiņa neliela, ja, viņa jebkurā šķirbā var iekrist un viss, ja, taču grīdi nelauzīs vaļā. Es pieaugšu attēls, ja, atradu 1804. gada cenas, ja. Tas bija Pleskavs un kaut kādā citā tur apgabalā, jā, Krievijas federācijā. Nu, es domāju, ka pie tām cenām kaut kādu 10% var piesviest klādu. Bet pirms es sāku stāstīt, jā, ir tāda lieta, ko es īstenībā arī tā nezināju, jā, un te runā ar čāli, jā, es saku, es nezinu, varbūt, ka tu zināji. Par to dīži nav runāts, jā, bija 2 veidi naudas, jā, Krievijas impērijā. It kā jā, tas nomināls viens, jā, bet bija papīra nauda un bija sudraba nauda. Jā, it kā tas neko neizsaka, jā, bet tā reālā tirgus vērtība, jā, ja teiksim, bija kāda cena noteica 100 rubļus sudrabā, jā, tad tas nozīmē 300 vai 400 rubļu papīra naudā. Un tās cenas, ko internets dod par preci, ja, tās bija papīra naudas cenas, ja, teiksim, nu, tad, teiksim, nu tā, ja rupji mēs sakam, ja, tad 100, nu, 1 papīra rublis, ja, nosīt, nu, nebija tā banknota 1, ja, nu, teiksim, ja, es to vieglāk saprast. 1 papīra rublis, tas bija 100 vara kapeikas, ja, to, ko mēs atrodam, to kāpostu, ja, to 2 kapeiku, ja, no vara. Tā ir tā zemnieku nauda, ja. Reāli tad, teiksim, jādala tās 2 kapeikas ar 4 vai ar 3, ja. Tāpēc, teiksim, 5 kapeikas, ja, tajā cenā, ko jūs redzat cenu lapā, ja, tad īstenībā viņas ir jāvērtē kā 15 vai 20 kapeikas. Nu, tad, ja, kā sarežģīts saka, ja, nu, papīrs bija papīrs, ja, tauta neticēja tam papīram. Papīrs var sadegt, ja, sievasmāte var bikses ar papīra naudu izmazgāt, neapskatoties, ja, vai sieva, ja, un nosviest, ja, grauzējs kāds sagrauž, ja, nu, sudrabs pat, ja pakūst, ja, tik un tā viņš nezaudē daudz no vērtības, ja. Līdzīgs bija arī Latvijā, ja, 39. gadā, kad sākās 2. pasaules karš, ja, Polijā viņš sākās tie, kas nezina, ja, 1. septembrī.
tad izzud no apgrozības vai strauji sāk izzust, lai būtu precīzi. Ja, izzud tie mūsu sudraba latiņi, ja, tie aizgāja uz burkām. Ja, nu, teiksim, Krievijas impērijā. Tas bija visu laiku tā, nu, pateikšu par tām cenām īsumā, ja, teiksim, ka lielopu gaļa, ja, tāds kaut kāds, tur, jāzina, labs gabals, ja, labākā, kā min, ja, 3,5 kapeikas papīrā, ja, tātad par šito 1 gramu varēja, pareizināsim ar 4, ja, vai 3, ja, nu, sanāca kaut kā 2 kilogramu gaļas, ja, maize maksāja, kukulīts, 1 kapeika, ja, nu, ja šis ir 20 vai 15, tad 15 vai 20 kukuļu maizes sanāca par šito nieciņu. Ja, nu, lašu ikri 15 kapeikas, ja, par šito monētu varēja dabūt 400 gramus. Es runāju svara mērvienību mārciņas, ja. Tātad varēja dabūt 400 gramus lašu ikrus, ja, nu varbūt puskīlo, ja, kāds tas kurs uz to mirkli bija. Ja, nu, kas tur vēl? Nu, medus bija ar lašu ikriem vienā cenā, kas tagad ir dīvaini, ja, tas jāņem vērā, ja, kad atsevišķi produkti bija dārgāki, ja, atsevišķi lētāki. Ja, nu, medus arī sanāca tikpat, ja, puskīlo medus. Teiksim, ja viņš bija skolnieciņš, kam iedeva pusdienām līdzi, ja, nu tad, godīgi sakot, 20 batoni, ja, kā es teicu, ja, tur maizīt varēja sēsties visa klase, ja, tas bija diezgan kreņķis viņam. Pazaudējot, nu, šnabu cenas nesaukšu, ja, skolniekiem pātru un smēķu, ja, bet, nu, starp citu tabaka diži lēti nebija, ja, Krievijas impērijā. Šnabs lētāks. Nu, tāds tas raciens, jā. Man liekas, ka šī perioda 5 kapeika man ir pirmā pa visiem gadiem, jā. Kā jau teicu, jā, es biju 10 kapeikas man ir atrasts. Pārējās 5 kapeikas ir jaunāks, jā. Un arī viņas retāk atrod, jā. Nu, tā kā var uzskatīt, ka nav pa velti braukts. Nu, ko? Tās apskats un tad atkal tiekamies nākošajā reizē.